Tagad progresīvie ļoti aktīvi atkārto uzstādījumu, ka jūs esat ideoloģiski tuvākie ar viņiem. Vai viņiem jūs esat ideoloģiski tuvākie? Ko jūs sakat par šitādu versiju, ka tuvākie? Mēs Alaži esam sevi definējuši kā centrisku partiju. Līdz ar to mums ir... Dažreiz bišķi pa labi, dažreiz bišķi pa kreisi. Tādēļ mums var sadarboties un grib sadarboties gan Nacionālā apvienība, gan progresīvie, kas viena ir kreisā pusē no mums, otra labā pusē no mums. Un tieši tas ir Alaži bijis arī gan vienotības pozicionējums, gan vienotības spēks. Alberts kundze, kā cilvēks, kas nāk no Nacionālās apvienības, arī tāpat domā par to ideoloģisko tā pājiem, tur pājiem šur, jaunās vienotības kursus. Mēs esam centrisku partija. Un mums vēl sadarboties gan tie dažādas partijas. Melbārds kundze šobrīd skatās kā noteiktas valdības pārstāvs, kā ministri, kurai ir svarīgi, lai tiek turpināti darbi. Manā uzturē galvenais jautājums, kas šobrīd ir jāuzdod, vai mēs varam sastādīt valdību, kas spēj strādāt labāk, kā strādā šī patreizējā valdība, kas ir šobrīd tehniskā valdība. Un pēc šīs loģikas velkam cik vien var jaunas valdības stādīšana, jo tik daudz ministru jaunai vienotībai nekad nebūs vairs. Līdz vēlēšanām vismaz. Tas nav stāsts par amatiem, tas ir stāsts par to, ka kas ir jāizdara no 5 mēnešu laikā. Un nopietni darbi jāizdara vēl. Bet runājot par to ideoloģisko sadaļu. Mēs tiešām ļoti pareizi iepriekš mēs esam centriski labēja partija, bet, ja mēs objektīvi runājam arī par jautājumiem, kur mums saskan vairāk ar progresīviem, tie ir bijuši šie cilvēktiesību jautājumi. Tur mums ir bijusi daudz tuvāks viedoklis gan par konvenciju pret vardarbību ģimenēm un sievietēm, ko arī mēs nosargājam, gan partnerattiecību regulējumu ieviešana, bet nenolieksim, ka jautājumos, kas ir saistīts, piemēram, ar valsts valodu, ar imigrācijas jomu, tur mums ir lielāka saskaņa ar Nacionālo apvienību nekā ar progresīviem.